Nu, sveiki! Esmu atpakaļ. Šodien ar mums būs lavanda. Daudz esam redzējuši, kā viņa izskatās, kas tas ir par augu, ja tā būs tomā apskatām. Tātad šodien runāsim par lavandu un lavandas maģiju. Ir tādi augi, kuri cauri laikiem, kultūrām un vietām vienkārši iet cauri vēsturē kā vārti uz maģiju un dziedināšanu. Viens no tādiem augiem ir lavanda. Lavanda ir smaržīga purpura zila ziemciete, kuras saknes var teikt, ka ir dziļi iesakņojušās vēsturē. Mūsdienu raganām, zaļajām raganām, virtuves raganām, tām, kuras vienkārši izbauda aromātisku melodiju, lavanda ir viens no apburošākajiem augiem. Lavandas vēsture ietver gadu tūkstošus, un tās izcelsme sakņojas senajās civilizācijās. Sāksim ar eģiptiešiem, kuri lavandu izmantoja balzamēšanas rituālos, līdz grieķiem un romiešiem, kuri novērtēja lavandas aromātiskās īpašības. Viduslaiku Eiropā lavanda piedzīvoja medicīniskā pielietojuma uzplaukumu, ārstēja kaites, atsvaidzināja gaisu. Renesanses laikā tā saglabāja savu vietu kā ievērojams augs, nonākot ārstniecības līdzekļos, kosmētikā un smaržās. Viktorijas laikmetā lavandu izmantoja tās aromāta dēļ. Audzēja podiņos un lietoja kā veļas smaržinātāju. Vispār lavanda, zinātniski pazīstama kā lavandula, savu nosaukumu ir ieguvusi no latīņu darbības vārda lavare. Lavare nozīmē banāli mazgāt. Lavanda pieder piparmētru dzimtai. Tas ir ziedošs augs, kura dzimtene ir Vidusjūras reģions, Arābijas pussala un Krievijas reģioni. Lavanda, kas ir slavena ar savu saldo ziedu aromātu, tiek plaši izmantota aromaterapijā, smaržās, medicīnā. Ir vairāki lavandas, ir vairākas lavandas sugas vai šķirnes, to es jums gluži precīzi nepateikšu, bet populārākās būs lavanda angustifolia, jeb angļu lavanda vai īstā lavanda. Šī šķirne tiek kultivēta galvenokārt lavandas eļļas dēļ un plaši pazīstama ar savu nomierinošo aromātu. Lavandas toejas, dēvēta par franču, spāņu un vēl arī par tauriņu lavandu. Šai šķirnei ir ziedi, kas atgādina mazus tauriņus, un to ļoti augsti vērtē kā dekoratīvu. Lavanda X intermedia. Šī ir lavandīns, tas, ko dēvē par lavandīnu. Tā ir hibrīda šķirne starp abām iepriekš minētajām. Un bieži kultivē eļļas ražas un spēcīgo augšanas īpašību dēļ. Vispopulārākā ir lavanda angustifolia. To visbiežāk un visvairāk kultivē, tāpēc, ka ir spēcīga smarža un izteiktas ārstnieciskās īpašības. Parunāsim par lavandas maģiju. Skaidrība, vīzija, mīlestība, aizsardzība, romantika, nomierināšana, skaistums, prieks. Tā uzlabo garastāvokļu un atmiņu, dod pievilcību, laimi, ilgmūžību, miegu un dziedināšanu. Patiesībā šīs botāniskā spēka avots ir pazīstams ne tikai ar savu nomierinošo aromātu un brūces dziedinošām īpašībām, bet arī ar spēju piesaistīt mīlestības, aizsardzības un skaidrības enerģijas. Lavandas aromāts ne tikai attīra prātu, bet arī veicina koncentrēšanos, domāšanu un kalpo kā stimulējošs instruments psihisko spēju uzlabošanai. Un arī, ja mēs meklējam ceļu pie sava augstākā es. Lavanda ir nozīmīga mīlestības un romantikas maģijā, simbolizē mīlestību un uzticību. Savukārt, neatkarīgi no tā, vai mēs to izmantojam burvestībās, vai lai piesaistītu mīlestību, stiprinātu esošās saites vai veicinātu pieķeršanos kādam, kas atrodas tālu, lavandas enerģija ir maiga, tā veicina emocionālo izaugsmi, izpratni, atver sirdi un prātu.
Lavandai piemīt aizsargājušas īpašības. Tā atvēra negatīvo enerģiju, palīdz izvairīties no depresijas vai bēdām, uzlabo emocionālo līdzsvaru. To izmanto telpu attīrīšanai. Īpaši labi lietot tādās telpās, kur jūs moka bezmiegs. Maģiskais raksturojums – planētas, Merkurs un Neptūns. Elementi – gaiss un ūdens. Tautā vēl to dēvēja par elfu lapu, bet tas būs Britu valstīs. Daži veidi, kā lavandu pielietot maģijā. Tātad var mazus maiseņus var piepildīt ar kaltētiem lavandas pumpuriem, lai piesaistītu mīlestību un veicinātu sirds čakras atvēršanu. Tos var glabāt skapī, zem spilvena, var ielikt personīgās mantās. Meditācijās izmanto lavandas ēterisko eļļu vai vīraku, lai attīrītu prātu un atvērtos jaunām atziņām. Izdēlojoties zieda violeto mirdzumu, un tā enerģija ātri vien parādīsies un ieskaus jūs. Ar lavandu var aromatizēt kāršu, kavu, vai citu zīlēšanas rīku, lai uzlabotu savu pareģojumu skaidrību. Var kvēpināt ar lavandu jauna mēnesis laikā, vai arī, ja jūs jūtat, ka mājās ir enerģijas hauss, diskomforts. Lavanda attīra dzīvojamo telpu. Iemērciet mazlietiņu lavandu kaltētu tējā ar nomierinošiem augiem uz brītiņu. Piemēram, kumelīšu tējā. Tā var panākt iekšējo līdzsvaru. Lēnītēm var dzert šādu tēju, lai atpūstos vai koncentrētos. Ja sajauc lavandas eļļu ar citiem augiem, citām eļļām ēteriskajām, var veidot arī personīgās eļļas rituāliem un maģijai. Var aromatizēt sveces, var izmantot rotāšanai. Tieši tā uzlabos burvestības iedarbību. Pievienojot lavandas ēterisko eļļu vannas ūdenim, ar sāli, ar pienu, skatoties, ar ko jūs tur vannu taisīsiet, jā. Lavandā attīra prātu un ķermeni meditējot. Ir tādi laba miega maisiņi, jeb guļamie maisiņi. Lavanda, apiņi, kumelītes, var ielikt ametista kristāliņu un miegs būs mierīgs. Neobligāti zem spilvena, var turēt vienkārši uz nakts galdiņa blakus gultai. Tagad parunāsim par dziedinošo pielietojumu. Es absolūti nepretendēju uz šausmīgi kaut kādu medicīnisko taisnību, kaut arī mācos medicīnu šobrīd, bet vismaz pašu vienkāršāko un populārāko atziņas. Lavanda var palīdzēt mazināt gremošanas problēmas. Piemēram, vēdera uzpūšanos, gāzes, gremošanas traucējumus. Tad to pievieno tējām. Vēdera masāža ar lavandas ēterisko eļļu arī palīdz. Lavandas aromāts uzlabo garastāvokli un veicina labsajūtu. Vannā var lietot aroma lampā. Lavanda ir antioksidanta īpašības. Tā var atbalstīt mūsu imūnsistēmu, tā kā aromaterapijā tējās. Nomierinošās īpašības, noņem stresu, mazina trauksmi. Arī aromaterapija, masāža vanna. Miegam, par ko es jau runāju, jā, tiešām palīdz aizmigt un uzlabo miega ilgumu. Lavandai piemīt arī pretsāpju īpašības, bet tikai, ja ir nelielas sāpes, galvas sāpes, lokālā masāža, punkti, jā, masāžas punkti. Lavanda ir pretiekaisuma un antiseptiskās īpašības. Ādas slimības, akne, ekzēma, nelieli aptekumi. To var lietot lokāli, bet atšķēdītā veidā, tiešā koncentrētā nelietojuma uz ādas. Un arī, zinām, vispirms jāveic tests, vai jums nav alerģija. Antiseptiskās īpašības novērš infekcijas, veicina brūču dzīšanu. Kā lavandas lietošanas spektrs tiešām ir plašs. Uz iegriezumiem, nobrāzumiem dzīšanas procesu veicina. Aromaterapijā var
palīdzēt mazināt elpceļu slimību simptomus pie saaugstēšanās, klepus, deguna aizlikumu. Piemēram, ja lietojat gaisa mitrinātāju telpās, var pievienot pilienu lavendas, bet tiešām pilienu, nepārspīlējam ar ēteriskajām eļļām. Lavandu iesaka arī pie galvas sāpēm un migrēnes. Bet atkal, ja jums nav alerģija uz šo aromātu un uz šo augu, tādā gadījumā uzklājam eļļu uz deniņiem, masējam, jā, varam atvieglot galvas sāpes. Tik daudz par lavandu. Tagad līdz nākošai reizei. Lai visiem jauka, ar lavandām pildīta svētdiena!